Tātad atopiskais dermatīts un alerģija. Atopiskais dermatīts un alerģija tā nav vienlīdzības zīme, bet, protams, ka alerģiskās reakcijas pie atopiskā dermatīta var spēlēt ļoti lielu lomu. Pārtikas alerģiju atrod apmēram 3. daļai pacientu, biežāk mazuļiem, kuri sirgst ar vidēji smagu vai smagu atopisko dermatītu, un biežākie alergēni ir piens, olas, bet var būt jebkurš pārtikas produkts. Ļoti bieži šī pārtikas alerģija pāriet apmēram līdz 3 gadu vecumam, un tālākā dzīvē vairāk nesagādā raizes. Pie atopiskā dermatīta var novērot gan imunglobulīna E atkarīgās tūlītējās alerģiskās reakcijas, gan arī neimunglobulīna E atkarīgās, ja B-līnā tipa alerģiskās reakcijas, dažkārt sauktas arī par nepanesībām. Un dažkārt var būt arī jauktas reakcijas, kad vienam pacientam mēs vērojam gan šīs tūlītējās, gan vēlīnā tipa reakciju.